kā daži velospēdas izmanto maratona distancēs, bet mēs atradām tādus trakos, kur iespējams ar galvu nedraudzēs, bet viņi ir ātrāk jau uz velospēdiem. Yo, hold this shit down! Just throw your hands in the air and wave them like you really do care. And if you're ready to expand your mind tonight, somebody say nothing. DJ Tomek, head nod until you have no neck. German flavors, y'all go check. Boogie down Berlin on the out of bounds, swerving the torch. Nežēlīgi ātri, ar milzīgu adrenalīnu deva asinīs jaunieši, kam baiļu skalas rādītājs atrodas zem nulles, bet paši smaidīgi un atvērti. Tāds ir downhill riteņbraucēja raksturojums. Downhills izceļas ar to, ka tam ir speciāli paredzētas stāvas meža trases, speciāli nokomplektēti velosipēdi un, protams, ekstrēmu izjūtu meklētāji uz tiem. Tas ir tāda atputas strāsīte, viņa drustiņā ar sāknēm. Šeit ir tāda it kā bīstama vieta, vajag turēties pie stūres un domāt ātri. Šogad downhill atklāšanas sacensībās piedalījās 100 sportistu, hobija, junioru un profesionāļu grupās. Konkurence liela, bet tā ka viena. Ja grib sasniegt labu rezultātu, jāliek spēkā kāju spēks, ātra domāšana un jāatmirst par tādu lietu kā bailes. Posms ir viens no grūtākajiem šajā trasē un šajā kalnā vispār. Kas tur ir tas grūtākais? Tas grūtākais ir tas, ka te ir daudz bedres un grūti savākties, ātrums liels ir. Kā redzam, tur viss smērējās. Kas ir lecieni? Kā var vispār izkontrolēt sev, lai tu nenokrīt? Tas jau gaita laikā iemācās pats kontrolēt savu lecienu un ritenu un vispārējo. Šī sporta veida neatņemama sastāvdaļa ir kritieni, jo ātrums darbvieta ir vairāk nekā 60 km/h, un bieži vien sportisti nespēja savākt riteni un gāžas. Tādos brīžos var patraucēt pat vismazākā koka sakne. Šajās sacensībās tika salauzti 2 atslēgas kauli, bet tas netraucē pēc kāda laika sportistiem atkal kāpt uz riteņa un tiekties leju pa kalnu. Trauma bija celim un bija sarautas saites visas laikam iespējamās. Bija operācija un tad atveseļošanās ilgā. Cik ilgi apmēram? Pirmajā 3 mēnešu uz kuķiem. Varbūt pat netik ilgi, bet tā kā jau nekustējās, bija jābūt uz fizioterapijām. Un tas neapstādināja, tu jau turpini to nodarboties? Jāatcerās jau ir. Nekas nesāp, kā veselu? Šit bišķi, bet šitā nebūšu, nekas tas nav. Čau, pastāsti, kas ir grūtāk uzstumt vai nobraukt? Grūtāk šitā trasē ir uzstumt, bez pārējās trasēs pacēlēs. Bet nobraukšana easy game, mieri, brēmas nevajag. Brēmas mīkstie. Ko mamma saka? Māmai sird mati, gan ir visai krāsongs. Tālāk. Bet atbalsta? Protams, ka atbalsta. Vērts nopirkuši, kā viss normāli. Pirms arī tu izdomā sākt nodarboties ar downhillu, kārtīgi izrunājies ar saviem vecākiem, un ja gadās trāpīties tādā mežā, tad noteikti uzvelk ķiveri un kārtīgus sārgus. Piekdien Jelgavā norisināsies Latvijas čempionāts un pavasara kausīs cīņas smaiļošanā un kanoē. 12. sacensības sāksies uz Lielupes Pasta salā. Sestdien Ventspilī piedzīvojuma parka BMX trasē norisināsies Ventspils kausīs cīņu un sezonas atklāšanas sacensības. Starts 12. Bet Inču kalna